No, kur mēs Marga dosimies? Mēs liekam stāvkas, kura būs ātrāk babuška. Noņēma to ģipsi no, parādi lūdzu. Pēc tam mēs dosimies. Šodien viņi man teica, es eju kaut kādu jaunu procedūru ar aparātu. Ejam? No, kur mēs Marga dosimies? Manu skolu. Pirmā klasē stāsimies? Jā. Gribās skolu? Jā. Gribās? Tātad, jā, mēs dodamies, tā kā beidzot saprotam, ka paliksim dzīvot Jelgavā, tad dodamies uz skolu, piespiedu Marku Podziņu, iesniegt dokumentus. Zvanīju skolu direktorei prasīt. Viņš saka, vispār klases ir pilnas, bet jā, viena vietiņa ir atbrīvojusies, tā kā viena vieta priekš Marka būs. No, Marka, pirmais iespējas patika? Jā. Būs labi? Jā. Kurā klasē tu iesi? Pirmajā. Pirmajā un burtiņš kāds? C. C? Dodamies pie māsītes dēla uz 12. klases izlaidumu. Ak, šis izlaiduma brīnišķīgais laiks! Uzkrāmēšanās un nokrāmēšanās. Jē? Viss? Jā. Pirmās ienāk un pēdējās iziet. Pirmās gan ne. Nu, pasmaidi, gribēju, bet nesanāk. Nākamais rindā. Māsa. Fotogrāfa ar piestrādā. Nu ko, svinīgā daļa ir beigusies, un tagad ieradāmies uz saviesīgo daļu, tātad otro daļu. Te jau ir sagatavota vieta ar baloniem, karodziņiem. Gaidām pašu izlaidumnieku, jo viņš brauc ar savu auto. Bet laiks ir ļoti patīkams, un mēs kā reiz ar skolotāju arī runājām, ka laiks tiešām ir priekš izlaiduma ir ideāls, jo es nevarēju iedomāties, kas būtu, ja ārā būtu plus 30 vai vairāk grādi, jo tā jau tur nebija ko elpot. Nezinu, kā Katrīna tur dziedāja, kā viņi tur varēja nosēdēt, bet katrā gadījumā cilvēkiem zāles aizmugurē nebija ar ko elpot. Bet tas laikam visos izlaidumos tā ir. Nu jau kūks tancē iekšā, ja? Jā, šodien varēs. Nu, kā ir? Kuru tu garšoji? Dusmīgo kūku? Daiga teica, ka šitā ir dusmīgā kūka. Kāpēc? Dusmās taisīt. Nopietni. Nu, kā ir? Es tagad dusmīgās emocijas. Man lūdzu šito. Kā jau kārtīgos svētkos rosolīņš, kūkas un mazie daudzoņas. Nu, babuška, kā tur ir? Būs ātrāk par mani, babuška? Jūcīga, es to ātrāk nekā es būšu. Mēs liekam stāvkas, kura būs ātrāk, babuška, viņa vai es? Man jau ir atbilstošais atbilst. Jā, outfits jau gatavs. Pagaid, nē, es jaunmodīgāk būšu. Pagaid. Mēs gatavi, babuška. Nē. Tur ir blakus vēl viena. Daigā, pamāj. Mūsu konkurents uz babuškas status. Mēs uz Kurš ātrāk būs? Nekā nebija. Tur ir potenciālais vaininieks. Citu vaininieku šovakar nav. Kāpēc pa manī man ir visjaunākais bērns, tā kā vecākais? Kāpēc jūs Tu vienkārši esi lielākā balamuta. Es
tikai pateicu, ka Estere papālos attiecībām. Nevis uz kaut ko citu. Mēs to papālo sapratām savādā. Jā, Tu nevajag savās galvā saprast to, ko nevajag, vai saprast tā, kā es saku. Papālo uz attiecībām, nevis uz kaut ko citu. Tu nepateici vārdu attiecības, tu vienkārši pateici Estere papāla. Viss, tu esi vainīga. Bet mēs runājam par attiecībām. Kas tu zini, par ko tu runāji? Jā, Tur bija papāla. vienkārši papāla un viss. Tā, lūdzu, video Man studijā, liekas, kur ka Estere šitam papāla. galdiņam vairāk nelaiet. Jā, īpaši šo kafiju. Šito nevajag viņai vairs. Jā, jo pudeli nemaz nav atvērta, tā kā nekas vēl nav Viņa tur ielīts. jau ielēja ūdeni, vienkārši izdzēra un atpakaļ ūdeni vēl pēc tam tepat no grāvja. Cik to viņķēts. Ne, pasies grāvju ūdeni. Jā, un uzlīme ar uzlīmē. Štoncēju savas uzlīmes. Ir tumša nakts, un mēs 20, dodamies... 12. Tas 20, vēl nav 12. Mēs dodamies atpakaļ. Jā. Sagurums, bet ļoti daudz pozitīvu emociju. Oi, kā mēs šodien izsmējām. Izsmējāmies par visādām tēmām. Pieaugušo tēmām, 18+ tēmām. Nespējām visi iefilmēt, vienkārši kadrus nevarējām ķert. Vienkārši vajadzēja kameru nolikt kaut kur stateniski un visu filmēt, tikai atmiņas nav tik daudz. Jā, jādomā par jauniem telefoniem. Ja grib kaut ko tādu filmēt. Ar lielām atmiņām, starp citu, tagad ir iPhone nopērkam ar 2 terabaitiem uzreiz. Vai ar vienu? Nē, ar 1 terabaitu. Ir vērts padomāt. Jā. Nu, Marķīt, kur tu dodies? Jā, bērnu slimnīcu. Bērnu slimnīca pie doktora. Jā, Pagājis ir tieši mēnesis. Un skatīsimies, kas tev ar ģipsi, ja? Kā tev tagad ar roku sāp? Nu, atradām, ja? Uz reģistratūru šodien jāiet. Tas nav tik vienkārši. Aizej uz vienu reģistratūru, pasaka, nē, jums ir jāiet uz otru reģistratūru. Tagad dodamies uz R6. Ai, atrast šeit ir gandrīz neiespējama. Nē, no sākuma teicu uz R1 un tad uz R6. un tad uz zēras tagad kaut kā. Jā, 6. Tāda maza palātiņa. Lūdiņš. Nu, Mark, kā jūties? Labi? Labi? Viss labi? Nav satraukums? Nē. Satraukums bija, kad sokrīt. Tagad nav? Noņēma tev ģipsi nos. Ģipsis tev ir smags, tāpēc. Nu, parādi rociņu. Nu, redzi, tev viss tikai elkonīts. Kā tev ir tagad sajūtas? Nelabs. Kāpēc? Sāpēja. Kas tieši tev vienkārši noņēma ģipsīti nost? Tagad tev vienkārši pašam rociņa viss, tev nav nekas aplikts apkārt. Vienkārši tu bintīti un viss ap elkonīti. Man tagad būs jātur šitā vēl. Nē, tu vari laist vaļā. Lai, ne, tu Man nesatraucies. sāp tikai šitai. Nu, tāpēc, ka tev locītava, nu, nekas to ievingrinās pēc tam. Tagad gaidīsim rengenu, aiziesim, paskatīsies, uztaisīs bildi, kā tev saudzis tas elkonītis. Varbūt, ja viņš nebūs izaudzis. Kāpēc nebūs? Būs? Kas notiks, ja nebūs? Nu, kāpēc jādomā? Būs labi. Mums jāiet pa sarkano līniju. Orientācija pēc līnijām. Un tad pa pelēko. Nu, Markā bija uzlīmes nopelnīja. Ko tev darīja? Nofočēju. Ja? Un viss? Malciņš viens pats, liels puika jau, ja? Tātad, nu ko, meitenēm šodien taisās brokastis, ļoti veselīgas, kā jau vienmēr. Jā, mums būs šodien Sintīs slavenie pelmeņi. Un tad pēc tam mēs dosimies kaut kur. Gribējām pagājušajā gadā izdarīt, mums beigās nesanāca laiks. Tāpēc mēs, nekad nav par vēlu, tāpēc mēs šogad brauksim. Izklaidēties, iztrakoties.
ka viņai nepareizē roku var redzēt. Tev šodien viss krīt. Jā! Kāpēc tas ir karoguņu maisa? Nu, ko mēs esam atbraukuši? Ak, Dievs, bet viņš ir liels, man reāli ir bail. Viņš ir nenormāli milzīgs, tā kā nenormāli milzīgs. Varbūt ne? Viņš palika mīkstāk. Mums ir jāiet. Mums ir jāiet, mums vajag izpildīt šito. Nu. Tā jau. Man liekas, viņa tā diezgan cieša. Šī? Jā. Cirkulācija nepazudīs. Nē. Viss. Tā. Nu, ko rokas spradīts ir? Meitenes dodās pēc savām vestītēm. Mežonīgi liels. Tev vēl ir jālāc. Jā. Nu, gatavs? Nu, Man kā? bail. Nu, kā? Nezinu, Aiziet. Viņš ir kādas 4 reizes lielāks nekā mums tas to ozolē. Aiziet līdz nost vielu un aiziet pēc vestītes. Oi. Tas būs, man liekas, augstu ūdens. Tas nepārbaudīja. Nevajag domāt. Karsts. Oi. Ko es attaisīju? Jā. To nevajadzēja darīt. Viņš ir augsts. 3, 2, 1. Mēs neizgājām visu. Stundu jau nevar iziet. Bots, tu zini, cik daudz reizes es vienkārši šitīs vairs nevaru. Es ūdenī vienkārši ir ten peldējos. Es tev vienu momentu vilku. Jā, viņi man vienu momentu vispār vilka, tāpēc es vairs nevarēju vispār. Tur tālāk ir viena vieta, kur tu pa lentu brauc. Viņa nobrauc Es normāli smuki un atpakaļ. nobraucu, bet es jau sāku domāt močiņai pateikt, ko viņa testamentā jāsaraksta. Tāpēc, ka es redzēju, kā viens čols piezabējās, man bija bail. Bet nē, es smuki nobraucu. Šitā braucu, viņa Es tā kā plēsu no šitā ar seju ūdenī, neaizstāju šitā gan. Tur ir augsti. Pirkī augsti? Nē, te ir augsts. Nu, kā tev? Red, red tomato, oh, red, 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 red tomato. Es notiku vēl vairāk. Ejam. Nu jā, es jau gaidu, kad varam iet. Kur mēs vispār atbraucām? Mēs atbraucām no sākuma. Šitā ir tātad procedūras, kur man taisa arī vakuumiņu, kur iznāca Milāna. Un šodien viņi man taisīs sejai kaut kādu jaunu procedūru ar aparātiem, kaut kādiem jauniem, un pēc tam taisīsim
Kā izdarīsim? Es tev filmēju, pagriezies no vienas pusītes uz otru parādi, kā savu rezultātu seju. Sāc. Jā. Jā. Un tā mēs atrādīsim katru reizi.